Es gribētu teikt, ka es varbūt nebūšu gluži tā persona, kur pateiks, kā dzīvot. Tas ir mans un manu kolēģi ierosinājums. Jebkurā gadījumā nulle tolerants pret varmākām, kuri ir varmākojuši bērnus jebkurā veidā, jo, kā zināms, varmācībai ļoti dažādas sejas. Un varbūt es tālāk turpināšu ar savu prezentāciju. Ja mēs vienmēr sākam runāt par kādu tēmu, ir ļoti svarīgi zināt epidemioloģiju. Un jāsaka, ka laikam vispilnīgākie dati un jaunākie, svaigākie dati ir tieši no Amerikas Savienotajām valstīm. Un tie pēdējie ziņojumi ir sekojoši. Ja mēs aptuveni pieņemam to attiecību, ka no visas populācijas, kas valstī dzīvo, apmēram 10% ir bērni. Tad sanāk, ka Amerikā tie ir apmēram 33 miljoni bērnu. Un katru gadu tiek izmantot ļaunprātīgi 600,000 bērnu. Tas ir 1,8% no visas populācijas. Un daudz šo gadījumu tiek institucionāli izmeklēti. Un šo izmeklēšanu laikā bērni tiek aizsargāti. Viņi tiešām atrodas nopietnā aizsardzībā, ka šos bērnus nevar nekādīgi viņiem piekļūt, nekādīgi iespaidot, ja tie ir tiesas procesi. Un jebkurā gadījumā tas ir visur pasaulē, ka zēni cieši biežāk nekā meitenes. Un tas nav tikai ASV gadījums. Un jāsaka tā, ka ļoti sāpīgi ir konstatēt faktu, ka vairāk kā 77%, gandrīz vai 80% gadījumu tie ir bijuši vecāki, kas ir varmākojuši bērnus. Un, ja mēs runājam par Amerikas Savienotajām valstīm, ļoti interesanti ir, ka tur ir daudz nacionāla sabiedrība un ka visvarmācīgākie tomēr ir natīvie iedzīvotāji. Indiāņu izcelsmes iedzīvotāji ir tiešām visvardarbīgākie. Un no 22. gada grūti izskaidrot, vai tas ir saistībā ar Covid vai ar kādām citām ietekmēm. Ir tā, ka parādās arvien lielāks varmācību skaits tieši pašu bērnu vidū. Un 14% šo te gadījumu tie ir bijuši pusauģi. Pusauģi ir varmākojušas par sevi jaunākus, mazākus bērnus. Un, ja mēs apskatām arī citus datus Eiropā, kas ir minēti, publicēti Skandināvijas valstīs, tad tā attiecība par to, kuri bērni cieši visvairāk, kuri ir miruši visvairāk no varmācības, tie ir vecuma grupā no 0 līdz 3 gadiem, un vairāk tie ir bijuši zēni. Liksim mierā Ameriku, ķersimies pie Latvijas. Un šeit ir neliela statistika par to, ko mēs esam atklājuši bērnu slimnīcā. Un, protams, kā jau es minēju, vardarbībā ir dažādas sejas. Un, pirmo jāmin fizisko vardarbību, jo tā ir vispamanāmākā. Seksuālā vardarbība, emocionālā vardarbība, tā varbūt nav uzreiz pirmajā brīdī pamanām, bet arvien vairāk un pieaugušāks ir procents par novārtā pamešanu un nerūpēšanos par bērnu. Un kā jūs redzat šajā tabulā, tad 23. gads ir iezīmējies ar strauji pieaugušu novārtā pamešanu un nerūpēšanos par bērnu. Un tie dati, diemžēl, nav iepriecinoši. Un, ko es gribēju teikt, tas ir tikai tas, ko mēs esam atpazinuši bērnu slimnīcā, bet Latvija ir pietiekoši liela un ļoti daudz ir šo gadījumu, līdz kuriem mēs nespējam nokļūt un kas līdz mums nenokļūst, un mēs šiem bērniem nevienmēr spētu palīdzēt tādā gadījumā. Un tie riska faktori iezīmējās tādā trīsstūrī. Droši vien par to vairāk varēs arī jums pastāstīt mans kolēģis, kas runās pēc manis, dr. Bezbarodovs, bet šajā trīsstūrī ir, protams, pats galvenais ir bērns, tad ir šis vainīgais, varmāka vardarbībā, un tad ir dažādi ietekmējušie faktori, ģimene, sociālajie apstākļi. Un, ja mēs sākam runāt par bērnu, tad, protams, visvairāk cieši zēni, kā jau es minēju, un tie ir bērni līdz 2 gadu vecumam, un pārsvarā tie ir bērni, kuri nav snieguši gaidāmās ekspektācijas saviem vecākiem. Viņi ir piedzimuši neiznest, viņiem ir kāda iedzimta nepilnība, varbūt slimība. Un šīs te provokatīvās vai nepilnību dēļ viņi izraisa agresiju no vecāku puses. Pēc statistikas datiem, ja mēs runājam par varmāku, tad tie ir jauni cilvēki, kas nespēja savu agresiju savaldīt. Pārsvarā sievietes, ja ir varmāks, tad tas rezultāts ir bez letāla iznākuma. Vīrieši ir varbūt ne tik bieži varmāks, bet viņu gadījumā rezultāts ir letāls. Un
ja mēs runājam par sociālajiem riska faktoriem un ģimeni, tad jāatzīmē tāda lieta kā neplānota meitenei agrīna grūtniecība, kuras rezultātā viņi tiek izolēti no ģimenes, no sociālās vides. Bieži tās ir varbūt daudz bērnu ģimenes, kur varbūt tas finansiālais stāvoklis netika labs, bet jāpiezīmē šajā pašā brīdī, ka mēs esam sastapušies ar ģimenēm, kur finansiālais stāvoklis pat ir ļoti labs, bet kāds no vecākiem ir varmāka. Un, protams, kad ekonomiskā situācija spēlē ļoti lielu lomu, bezdarbs var izraisīt agresiju no vecāku puses. Tā kā šis ir tādi riska faktori no manis tikai ieskicēti, kas varētu izraisīt vardarbību pret bērnu. Un tās svarīgākās izpausmes, kādas es gribētu minēt, ir, protams, centrālās nervu sistēmas bojājums. Nezinu, kāpēc visbiežāk tiek sista galva. Tad ir rinda ar skeleta bojājumiem, ribu lūzumi, lielo stobra kaulu lūzumi, augšstilbi, apakšstilbi, gan rokas, tātad kājas, mīksto audu, ādas bojājumi, vēdera traumas. Kā jau es minēju, kas ir pagājušajā gadā bijis vislielākais procents, tā ir badināšana, nevērība pret bērnu, novārtā pamešana un, ko mums varbūt nāks grūtāk atpazīt tieši neatliekamās palīdzības nodaļā un intensīvajā terapijā, tas ir psihoemocionāla un seksuāla vardarbība, un vēl ir iezīmējies jauna tendence bērnu indēšana. Kam būtu jāpievērš uzmanība? Pirmais, ko es gribētu teikt, emocionālās un uzvedības izmaiņas. Un noteikti būtu jāpievērš bērnam, kurš jau ir skolas vecuma, vai arī bērndārza vecuma, kur jau ir veidojās kaut kādas sociālās grupas, ka šis bērns izvairās no saviem draugiem. Viņam zūda prieks apmeklēt ierastās fiziskās aktivitātes, sporta nodarbības vai kādus citus pulciņus. Ja bērns, kurš iepriekš ir bijis pilnīgi mierīgs, pēkšņi kļūs agresīvs, dusmīgs, naidīgs pret saviem draugiem, pret vecākiem, vai viņam pēkšņi novēro kaut kādu hiperaktivitāti un pēkšņas izmaiņas, parasti tās ir uz slikto pusi skolas mācību procesā. Ja bērnam pēkšņi parādās depresija, trauksme, bailes kaut ko darīt, bailes vispār iziet no mājas un tāds pašapziņas zudums, bet es domāju, ka to vislabāk varēs komentēt mans kolēģis. Un vēl ir jāpievērš uzmanību tam, ja bērns sūdzas par pēdējā laikā esošu miega zudumu problēmām, aiziet gulēt, normāli izgulēties, un ka viņi nomāc murgi, kas līdz tam nav bijuši. Nākamais, kam būtu jāpievērš uzmanību, tās ir fiziskās izmaiņas bērnu ķermenī. Vai tur ir redzami zilumi dažādās attīstības stadijās, svaigi un jau novecot sākuši, kuriem mainās krāsa, nolaidīgas attieksmes pazīmes, kur noteikti var redzēt, ka bērns nav kopts, it īpaši, ja tas ir maziņš un viņš tiešām ir atkarīgs no saviem vecākiem, tad tas arī ir strauji pamanāms. Es nerunāju par jauki pavadītu vasaru laukos, kur ir netīras pēdas, netīras rokas un noskrambāti ceļgali. Ja? Šeit ir jau daudz nopietnāk. Iekaisuši ārējie dzimuma orgāni, nemazgāti, ilgstoši. Ja? Bērnam ir savs zināms odors, nepatīkams, netīra apakšveļa, netīras drēbītes. Ja? Tā kā tas ir uzreiz tāds diferencējams lietas. Un tad ir ļoti informatīvi, kad bērns nonāk mūsu redzeslokā, kāda ir viņa uzvedība, kā viņš attiecas pret saviem aizbildņiem vai vecākiem, kas tajā brīdī viņi ir atveduši uz bērnu slimnīcu, kādas ir viņu savstarpējās attiecības, vai viņš no viņiem izvairās, vai viņš tomēr mēģina komunicēt, ja tās ir fiziskas ciešanas, vai viņš mēģina pieglausties un meklēt palīdzību pie šī vecāka. Tur ir ļoti liels spektrs šīm ķermeņa valodas izpausmēm un viņu savstarpējām attiecībām. Un šeit ir mazliet ieskicēt, es esmu gan aizņēmusies no globālā tīmekļa dažas attēlus, bet daži attēli ir no mūsu intensīvās terapijas nodaļas, kur, ja mēs runājam par šo sematisko zīmējumu, kur ir redzams nospiedumi, kad bērnam ir vienkārši ilgstoši bijusi aizsieta mute, lai viņš neraudātu vai neprasītu. Vai jābrīdina skatītāji, būs nepatīkami kadri, respektīvi, ja kādam varbūt ir kāds ļoti jūtīgs, tad vienkārši var izslēgt attēlu, bet tikai klausīties iespējams, ja kādam ir grūti vērot. Ja kādu
tiešām satrauc, un es domāju, ka to varētu satraukt, jo šī attēla nav no patīkamākajiem, bet tā ir mūsu realitāte. Un kā jau es minēju, bērns var kolosāli pavadīt vasaru ar apdauzītiem ceļiem un elkoņiem, bet nekādā gadījumā te nevarētu būt saplosīta auss, kur ir zilumi. Bērns nedrīkst būt badināts, kur viņam kaulu nāda, un viņš izskatās tiešām pēc ģindeņa. Un tā muguriņa, ja kāds vēl skatās šos attēlus, ja, tad paskaidrojums bija, ka viņa vairākas reizes ir nokritusi uz televīzijas pulca. Ādas bojājumi un apdegumi. Daudz mēģina kaut kādā veidā savu agresiju vērst pret bērniem, nodzēšot cigareti, uzliekot karstu gludekli. Burtiski nesen, nedēļas 3-4 atpakaļ bērnu slimnīcā arī bija bērns ar gludekļu nospiedumu uz ādas. Un tad ir šīs atšķirības, vai bērns netīšām ir uzgājis šo verdošo ūdeni, vai viņš ir speciāli mērcēts karstā ūdenī. Un šie zeķīšu, zeķu bikšu nospiedumi, apdeguma līnijas, tās liecina par to, ka ir šis bērns varmācīgi likts karstā ūdenī. Lūzumi. Protams, tos neredzēs cilvēks no malas, bet būs izmainīts ekstremitātes lielumā, un to vislabāk pateiks mediķis ārsts attiecīgi medicīnas iestādē. Un ir jocīgi redzēt šādu lūzumu kā pirmajā attēlā, kur jau ir rumbēja līnija, viņš ir vairākas nedēļas vecs. Un tātad nav griezušies pēc palīdzības, un tā ir pazīme, kas liecina par to, ka ir bijusi vardarbība. Vidējā attēlā ir 2 mēnešus vecs bērns ar augšstilbu lūzumu. Un bērnam, kuram nav nekāda iedzimta citu saslimšana, ja, uz jautājumu, kāpēc tas ir noticis, mēs pārvilkām autiņbiksītes. Tam ticības nav. Ja mēs runājam par vardarbīgu galvas traumu, tad es vēlētos parādīt šo video. Tas ir schematisks video. Ja mēs redzam, ka kāds šādi krata zīdaini, mēģinot viņu nomierināt, mēģinot apslēpēt savu agresiju, tad tā nav norma. Un šādi kratot bērnu, tā ir veidojās vardarbīga galvas trauma ar intrakraniālo, respektīvi visu audu bojājumu, kas ir galvas kausā. Galvenais tas ir asinsvadu bojājums, kuri plīstot rada šādu asins izplūdumu, kas arī atspoguļojās acu dibenā. Un šādas vardarbības galvas traumas ir parasti bērniem, kas jaunāk par 4 gadiem, un īpaši tādā vecuma grupā no 0 līdz 3 gadiem. Vēl ir galvas kausa lūzumi, ko droši vien arī neredzēs neviens no apkārtējiem, ko redzēs tikai slimnīcas personāls, kas apskatīja šīs rentgenbildes, bet augšējā attēlā ir redzams, ka šis bērns ir trieks pret kādu asu stūri. Tas ir impresijas lūzums un, protams, ar attiecīgām sekām. Normāli bērnam ir šīs šuvas, lamdveida šuva saucamā, bet šeit ir plīsus galva vairākās vietās, kur ir tiešām ļoti vardarbīga ar augsts enerģijas traumu spēku šī galva sista. Un ja mēs runājam tādiem gadījumiem iz dzīves, kas parasti vislabāk atspoguļo to situāciju, tad es esmu nolēmis arī pastāstīt par vairākiem šādiem gadījumiem no mūsu pašu pieredzes. Un viens, ar ko es gribētu sākt, ir 3 mēnešu vecs zēns, kurš tiek konsultēts gan pie ģenētiķa, gan pie neirologa sakarā ar palielinātu galvas izmēru un ļoti zemu muskulatūras tonus. Un tad krampju dēļ viņu stacionē bērnu slimnīcā. Un rezultātā pēc visiem izmeklējumiem tiek konstatēts, ka viņam ir kratītā bērna sindroms, varmācīga galvas trauma un plaši asins izplūdumi galvā un asins izplūdumi arī kreisajā acu tīklenē. Neskatoties uz ārstu brīdinājumiem, bērns tiek izrakstīts uz mājām un atdots ģimenei, bet šajā gadījumā es jau šo lekciju lasu vairākas reizes un vienmēr piesaku to, ka paldies ģimenes ārstei, kur šo bērnu ievietoja krīzes centrā un, kā teikt, bija liekts viņam tikties ar viņa tēvu. Pēc 5 nedēļām izrādās mamma ar bērnu bija atgriezusies mājās, ir izsaukums neatliekamās medicīnas palīdzības brigādei,
kur ir sirdsdarbības apstāšanās pēc krampu lēkmes un ar aizdomām par atkārtotu vardarbību pret šo bērnu tiek ziņots policijai. Un tad beidzot bērns tiek izņemts no ģimenes un nonāk valsts apgādībā. Nākamais gadījums, par kuru es gribētu minēt, mums ir brīnišķīgas audžu ģimenes visā Latvijā, un par to mēs arī regulāri pārliecinamies. Gada nogalē, kad ir TV3 raidījumi, kur šīs audžu ģimenes tiek slavināts, bet ne visas audžu ģimenes ir drošība bērnam. Un viens šāds bērns, 2 gadus vecs zēns no reģionālās slimnīcas tika pārvests pie mums uz intensīvo terapiju ar plīsušu kuņģi neskaidros apstākļos. Un tur bija skaidrs, ka izrādījās, ka problēmas ir audžu ģimenē pieaugušajiem pašiem. Un šiem audžu vecākiem tika atņemtas tiesības turpināt šo bērnu audzināt, bet tika saglabātas saskarsmes tiesības. Bet arī slimnīcas laikā, kā jau es minēju, liela nozīme ir šī savstarpējām attiecībām audžu vecākiem pieskatītājiem ar šo bērnu. Šis mazais 2-gadīgais puisēns nevēlējās kontaktēt ar saucamo radinieci, kur ieradās viņu apciemot, un lai cik mīlīgi viņi izturējās, viņš vērsās no viņas nost. Un šeit redzam, ka ne tikai viņam bija plīsis kuņas, viņam bija zilumi pa visu ķermeņu dažādās attīstības stadijās, gan svaigi, gan veci. Un trešais gadījums ir 3 gadus 6 mēnešus vecs bērns, kuram ir neliela psihoemocionāla attīstības aiztura, kurš ir nodots adopcijas procesā nākamajai audžu mammai, tā kā uz tādu pārbaudu, uz sadzīvošanu, kā nu būs. Un viņš nonāk atkārtoti bērnu slimnīcā, un tas pats pēdējais viņa nonākšana bērnu slimnīcā ir multipli galvas ķermeņa ekstremitāšu sasitumi, zemādas hematomas, un ir dzimuma orgānu traumatiski bojājumi. Viņš arī ir pazemināti barojumi, neatbilstoši savam vecumam. Un viss šīs problēmas, kas uz viņu ir vērojams, tās ir saistīts ar fizisku varmācību. Un, kā jau es minēju, šim bērnam, protams, šī varmākošana nekādu kognitīvo attīstību neveicināja. Un šeit gribētu teikt, ka ziņojums šajā gadījumā bāriņtiesai no mūsu puses izrādījās pilnīgi veltīgs. Tur bija pilnīgi atbalstoša nostāja šīs topošās audžu mātes pusē. Un es gribu teikt lielu paldies policijai, attiecīgā rajona policistiem, kuras tiešām darīja visu, pat vairāk nekā viņas pienākumu liek, lai atšifrētu šo gadījumu un šo bērnu tiešām izņemtu no šīs potenciālās nākamās audžu mammas. Un tāds viņš arī mums ir safiksēts mūsu vēsturē, jāsaka, mūsu arhīvā. 2 mēnešu vecs zēns no rajona slimnīcas pārvests uz Bērnu Klinisko universitātes slimnīcu ar multipliem, gan ar dislokāciju, gan bez dislokācijas lūzumiem. Un šie kaulu lūzumi ir radušies ar atšķirīgu laiku. Viņi ir vecākie ir 3 nedēļas veci, tātad viņš ir principā mēnesi vecs jau sākts varmākot. Viņam ir arī svaigs asins izplūdums zem cietā smadzeņa apvalka, abās smadzenīšu pusēs, un pa visu ķermeni arī daudz sīkas un lielāks hematomas, asins izplūdums saucamie, gan skrāmas uz galvas un kakla. Un šajā gadījumā viens no vecākajiem bija tas varmāk, un otrs bija līdzatkarīgs, kurš centās visu izlīdzināt un nomākt. Un šeit man jāsaka paldies bāriņtiesai konkrētā rajona un jāsaka pilsētas bāriņtiesai. Tajā pašā dienā tika izbeigts vecāku tiesības un bērns tika ievietots Bērnu Kliniskajā universitātes slimnīcā. Un pēc gada kontrolē mēs redzam smagu centrālās nervu sistēmas bojājumu. Un to sauc par encefalomalācijas dobumiem, tāds tukšums viņa smadzenēs. Un tad ir pēdējais gadījums, ir 3 gadus veca meitene, kas tiek stacionēta decembrī pulmoloģijas nodaļā sakarā ar pneimoniju. Un tad viņai pakāpeniski progresē neiroloģiska simptomātika. Viņa pārved uz neiroloģijas nodaļu. Neiroloģiskai simptomātikai progresējot, viņa nonāk pie mums intensīvās terapijas nodaļā.
Un šādi te viņa klejo no mums uz neiroloģijas nodaļu vairākas reizes. Un tad mēs saprotam, ka tad, kad viņi nonāk intensīvā terapijas nodaļā, tai mammai tomēr ir tādas ierobežotas tās iespējas kaut ko darīt. Viņa ir visu laiku zem personāla uzraudzības. Un viņa tā kā sāk atlaboties, viņa elpo pati, viņa sāk tā kā vairāk reaģēt un mosties. Un viņa, protams, tiek aizvest atpakaļ uz neiroloģijas nodaļu. Un tajā pēdējā reizē mēs sākām saprast, ka kaut kas nav kārtībā. Un aizdomas radās par indēšanu. Un tad, kad mēs ziņojām Bāriņtiesai, attiecīgā rajona, tad izrādās Bāriņtiesa informēja māti, ka slimnīcā ir radušās aizdomas. Bet jāsaka tā, ka krimināla policija tomēr, un mēs spējām atrast ceļus, kā pierādīt, ka šī indēšana ir notikusi. Un šeit arī ir neliels video, kur burtiski 3 dienas, kad māte netika laista pie bērna klāt, mazā 3-gadīgā paciente spēja pati savām kājām pārvietoties, protams, ar personāla palīdzību. Un tad ir tādi ikdienišķi vardarbības gadījumi, kas droši vien paklīst kaut kur garām. Un šeit ir tie daži tikai no mūsu kolēģiem neatliekamās medicīnas palīdzības nodaļā. Un šeit ir stāsts par 3-gadīgu meiteni, kuras vecāki šķiras. Un tēvs ir safilmējis šī bērna stāstu, ko meitene stāsta par mammu, kur ir redzami šie zilumi un aiz auss raustīšanas pēdas palikušas ir. Un ziņojot policijai, tomēr tiek nolēmts, ja nav gluži asinis un lausta kauli, tad tā nav uzskatām par vardarbību. Un tad ir seksuālas vardarbības piemēri. Viens no tiem ir, kā 5 gadus vecai meitenei, māma nolēmusi nedaudz palīdzēt ar mazgāšanos vakarā, un meitenīt lūdza, lai māma nedara tā, kā dara viņas pusbrālis, kurš ir aizticis meitenes dzimuma orgānu un licis glastīt viņu banānu. Un šeit ir bilde, kurā jūs redzat ļoti smags kāries pusaugu meitenei, un šī ir ziņa no mūsu kolēģiem stomatoloģijā, kur ir pamanījuši. Un pēc tam arī, es saprotu, ir šo ziņu nodevuši tālāk, vienkārši literatūras datos tas ir minēts, ka tā ir viena no tādām ļoti būtiskām pazīmēm. Smagi kāries zobi, kur ir jālabo narkozē, tie ir seksuāli izmantotiem pusaudžiem. Nu, un tad ko darīt? Darīt jau mums likumā, principā viss ir sarakstīts. Ir Bērnu tiesību aizsardzība likuma 73. panta 1. daļa. Un ka ir noteikti jāziņo, katrai personai ir jāziņo par to un nekavējoties ziņot policijai, Valsts bērnu tiesību aizsardzību inspekcijai, Bāriņtiesai, sociālajiem dienestiem. Es domāju, ka man tas gluži nav jālasa, bet ka mēs nedrīkstam ar to kavēties. Mēs nedrīkstam izlikties, ka mēs to neredzam, nedzirdam, nezinām, lai vienkārši pašiem būtu vieglāk dzīvot. Nebūs vieglāk dzīvot, pēc tam būs tikai grūtāk. Un šis pants ir tomēr jāņem vērā un pie tā ir jāpieturās un par to ir jārunā. Un ja mēs ņemam vērā rietumu valsts praksi, tad jebkurā gadījumā tā ir 0 tolerants pret vardarbību. Nekādas iecietības. Tur ir attiecībā par ārstniecības iestādēm, tā ir personāla izglītība. Ir skaidri atstrādāts mehānisms problēmas eskalācijai. Lai nav tā, ka ja mēs ziņojam Bāriņtiesai, ka Bāriņtiesa piezvana attiecīgam varmākam. Lai ir tā, ka ja ziņojam policijai, lai arī policija uz to reaģē. Un vairumā gadījumā ir tiešām brīnišķīga sadarbība bijusi, bet tam nebūtu jābūt ar kaut kādiem, paklupienu elementiem. Rietumu lielajās klīnikās ir nozīmēts bērnu aizsardzības ārsts, kuram ir zinātniski pamatota izglītība un zināšanas tajā, kā atpazīt šo te varmāku, kā uzdot pareizos jautājumus un attiecīgi reaģēt un saprast, vai tur ir varmācība apakšā vai nē. Un, protams, ir pierādījumu vākšana, dokumentēt, ievākt anamnēzi, ja bērns pats ir spējīgs parunāt, izvaicāt viņu, fotografēt, veikt izmeklējumus attiecīgi, ko prasa šajā sakarībā vadlīnijas. Un jāatcerās, ka Skandināvijā, piemēram, turpmākās aprūpes tiesības pēc šķiršanās par bērnu tiek 50/50 piešķirts mātei un tēvam. Tā kā arī tas ir viens no risinājumiem. Nevienmēr kāds ir labais un kāds ir sliktais. Un bieži vien mēs atdodam to bērnu ne tam pašam labākajam variantam.
Un kāda tad ir risinājuma? Zināšanas un izpratne par vardarbību pret bērnu. Un jebkurā gadījumā, ja ir arī aizdomas par to, ka tur ir bijusi vardarbība, mēs vienkārši ziņojam. Izmeklēs, sapratīs, vai ir vai nav, bet šim slēdzienam ir jābūt adekvātam, kategoriskam. Un ikvienam ārstam un ikvienam pieaugušajam, kuram ir informācija par varmākotu bērnu, viņam noteikti būs ļoti liela loma šī bērna turpmākajā dzīvē. Nevaram mēs izturēties vienaldzīgi. Un varbūt jūs esat tas, kurš spēs pagriezt šī bērna likteni pareizajā virzienā. Šobrīd mums ir arī bērnu māja, kas ir lielisks projekts kopā ar Labklājības ministriju. Un vēl vienreiz gribu atgādināt to, ka 0 tolerants fiziskai, emocionālai, seksuālai vardarbībai pret bērnu. Arī 0 tolerants pret to, kad ir aprūpe, nolaidības trūkums, nolaidība un aprūpes trūkums pret šo bērnu. Tas nedrīkstētu būt. Bērni ir jāmīl un jākopja un jāaprūpē. Un, protams, ka mums ir jābūt ļoti labam mehānismam, un tam ir jāstrādā kā ļoti labam ieeļotam mehānismam, kā mēs ziņojam institūcijām, kā šīs institūcijas iesaistās un pārbauda šo te procesu un notikums. Un tā kā es domāju, ka mūsu valsts ir pietiekoši maza, un mēs varam šo lietu sakārtot. Un šeit ir neliela bilžu galerija, ka šiem bērniem vienkārši nepaveicās. Jā, paldies! Lielas paldies par prezentāciju un saklausīju to arī, cik būtiski ir šī starp institūciju sadarbība. Mēs iepriekš valsts policijas pārstāvu klausījām, kurš arī aicināja nebiedēt ar operatīviem dienestiem, vienalga, vai tie ir glābēji vai policisti. Un arī saklausīju to, cik būtiski ir vērot bērnu ķermeņa valodu. Es domāju, ka mediķi arī, īpaši jau tie, kas ir ātrās palīdzības mediķi, ļoti ātri spēj identificēt kaut kādus riska faktorus. Bet varbūt ikdienā jums ir kāds labs padoms vai kāds, jautājums, ko pat, vardarbīga vecāka klātbūtnē, piemēram, bērnu dārzā vai skolā var pajautāt kāds, kurš nojauš par vardarbību, vai tas ir skolotājs vai cits vecāks, kur jūs, esat iemācījušies praksē, kas ir varbūt kaut kādi tie drošie jautājumi, vai bez šīs ķermeņa valodas, kur, tas bērns novēršas no tā apgādājumā? Es pat domāju, ka tur tos jautājumus drīzāk tad, kad tie vecāki nav klāt, var izprasīt bērnam, kā viņš jūtās, vai mājās viņš jūtās labi vai droši, kā klājās pārējiem brāļiem, māsām. Ja? Izrunāt tās lietas tā, vienkārši kaut ko zīmējot. Ja? Un es domāju, ka bērndārza audzinātājs un pirmo klašu skolotājs ir psiholoģiski jau apmācīts tam, kādi ir šie bērnu zīmējumi, kādās krāsās viņš zīmē, ko viņš zīmē. Ja? Un tīpaši, kad viņš pastāst par to zīmējumu. Varbūt viņš tiešām negrib neko runāt, bet paanalizēt viņa zīmējumus, kādi viņi ir. Ja? Un arī tad, ja vecāki abi atnāk pakaļ bērnam, tad kā viņi uzvedās, kāda ir viņa ķermeņa valoda, kāda ir. Un ja ir tikai aizdomas, un to man gribētos uzsvērt, ja jums ir radušās aizdomas un tikai pamatots aizdomas, jā, jums ir jābūt pamatojumam, nevis tāpēc, ka man tas vecāks un tā mamma vai tas teica, baigi nepatīk, jā, bet tāpēc, ka man liekas, ka nav labi tajā ģimenē. Vienkārši, pasakiet, ka tur jums šķiet, ka nav kaut kas kārtībā. Bērns nāk ar interesantās vietās esošiem zilumiem, vai tā ir auslipiņa, aizaus zilumi, kāds ir sits paus. Ja? Es saku, nobrāsti ceļi, nobrāsti elkoņi, ja? Tad tā ir normāla vasaras lieta. Ja? Bet tad, kad parādās nozilināts dibens, nozilināts ciskas muguriņi, ja? Zilumu uz muguras, tas nav viņa krīt uz televīzijas pults. Tas ir smieklīgs izskaidrojums. Ja? Ir noteikti vienkārši jāziņo, lai institūcijas pārbauda. Arī šobrīd mēs intensīvajā terapijā mūs neinteresē, vai tā ir taisnība vai nav taisnība. Mēs redzam to, ka tie izskatās pēc meliem, un mēs ziņojam attiecīgajām institūcijām. Palūkosim, vai slaidā ir arī kāds jautājums ienācis. Jā. Kā pasargāt kopējo ģimenes veselību, stiprināt imunitāti, atgriežoties skolā? Imunitāti vienkārši dzīvojiet veselīgi. Būs mājās normāla savstarpējo attiecību vide, normāls veselīgs klimats. Jā, arī tam bērnam tā imunitāte būs normāla un labi. Bērniem vajag, jāsaka, mīlēt sajūtu, ka viņš ir mīlēts, ka par viņu rūpējās. Un tā imunitāte arī būs.
tiem, kuriem nav labas atmosfēras ģimenē, viņiem arī ar imunitāti ne īpaši labi varētu veikties. Kā rīkoties godīgi? Jā, man šķiet arī interesants jautājums. Es arī pirmo reizi dzirdu par to korelāciju starp kariesu un seksuālo vardarbību. Vai jūs varat pakomentēt vairāk? Tas ir kaut kas tāds, kas ir mediķiem zināms, ka tā potenciāli varētu būt. Potenciāli varētu būt. Tas ir ziņa no mūsu stomatoloģijas kolēģiem. Un tas ir literatūrā zinātniskā aprakstīts. Ja? Es saku, esmu intensīvās terapijas pārstāvs, ja? Bet jāsaka tā, mēs laikam intensīvā terapijā bijām pirmie un šobrīd esam tādi virzītāji šajai nulle tolerancei pret varmācību bērnu vidū. Ja? Nevis bērnu vidū, bet pret bērniem. Un tas ir tas, ko mēs esam arī uzzinājuši no kolēģiem, kas strādā citās sfērās, jā, stomatoloģija. It kā diezgan tālu, bet tas ir zinātniski pierādīts, literatūrā aprakstīts. Smags karies, neiet runa par vienu zobu caurumu, jā, iet runa par tiešām aizlaistu mutes dobumu. Tie pārējie jautājumi šķiet varbūt nav īsti jūsu kompetencija, bet varbūt jūs vēlaties uz kādu no tiem atbildēt. Piemēram, rīkoties, ja skolām brokām ir ziluma jautājums, kur ir šie zilumi, kā jau es teicu, ja tie ir nobrāsti elkoņi, ja, tad tas ir štruns, ja viņš nodarbojas ar kādu sporta veidu, kur varētu būt zilumi. Bet, ja bērns stāsta, ka to izdarīs brālis, kā tālāk rīkoties skolotāji? Vienalga ir jāziņo, jārunā ar vecākiem, tas ir pirmais, un ja vecāki noraidoši izsakās pret to, tad noteikti ir jāziņo sociālajiem dienestam. Un par to noteikti ir jāziņo. Es domāju, ka grūtāk tas varētu būt un smagāk mazpilsētās, lauku apvidū. Ja gadījumā šis varmāka ir vienīgais darba devējs kaut kāda lielāka uzņēmuma vai kā, un tad ir bailes no viņa, bet vienalga, bailes nebūs tas, ka šos jautājumus atrisinās. Tikai tas, ja mēs būsim droši, neļausim sevi izmantot, kā teikt, un mūs iebaidīt, tikai tad mēs varam runāt par normālu sabiedrību. Un kā rīkoties, ja redzeslokā ar ģimeni ir augsts status sabiedrībā, taču tur ir emocionālā vardarbība? Ir jāziņo sociālajiem dienestiem viennozīmīgi. Viennozīmīgi. Un nebaidīties no tā. Jā, kā jau iepriekšējais runātājs minēja, ka jā, mēs visi esam liecinieki, un tas varbūt, ja cilvēkam beigās notiek kaut kas tiešām traģisks, mēs esam visi kaut kādā mērā bijuši tie klucīši, uz kuriem tiek būvēta šī nelaime. Un man ļoti patīk. Pirms vairākiem gadiem bija tas reklāmas rullītis ar to, ka svešu bērnu nav. Un ja jūs dzirdiet, kaut kur kaimiņos kāds kliedz, vai kāds ir pārbijies, vai viņš nespēja ieiet dzīvoklī, viņš līdz vēlam vakaram mīņājās uz ielas, ja, noskaidrojiet, kāpēc ar to bērnu kaut kas tāds notiek. Ja. Jo tiešām svešu bērnu nav, un varbūt tieši esat jūs tas, kurš viņam pagriezīs to dzīvi uz pareizo pusi, palīdzēs nesabrukt. Jā, es arī bērniem mācu, ja gadījumā notiek nelaime, tad ir jāiet ārā pa durvīm un jāmeklē palīdzība pie pirmām durvīm vai pie pirmā garām gājēja un jāstāsta situācija, jāmēģina uzticēties. Un tad šiem cilvēkiem, ja pienāk šāds bērns, ir jāpat palīdzēt. Un ir arī bērnu uzticības tālrunis. Tā kā arī to, es domāju, vajadzētu izmantot. Lielas jums paldies par šo ārkārtīgi smago. Man arī personīgi bija ļoti grūti skatīties šo prezentāciju, kas ir jūsu ikdiena. Bet ņemam vērā, ka šie ir tie galējie gadījumi, un viņi Latvijā acīm redzami ir, un mums sabiedrībā ir uz to jārēģē. Un paldies jums par šo nulles tolerances ieviešanu, aktualizēšanu, īpaši tagad pirms skolas sākšanās. Noteikti.